Labdien, mīļie draugi! Šodien ir 11. novembris, un šī ir Ojāra vārdiena. Kopš 17 gadu vecuma šī diena man ir īpaša svēta diena, jo manam draugam Ojāram Limbakam ir vārdiena. Līdz ar to es sveicu tev, Ojār, sveicu pārējos visus Ojārus šajā brīnišķīgajā dienā, kas ir nozīmīga ne tikai Ojāriem un Ojāru draugiem un radiem, bet nozīmīga arī Latvijai un visiem latviešiem, Latvijas iedzīvotājiem, jo šī ir arī Lāčplēša diena. Un beidzamā laikā es arvien vairāk un vairāk skatos, kas notiek pasaulē, kas notiek Latvijā, un redzu to, ko redz katrs un ik viens. Ir šķietams pretruns, ir dažādi viedokļi, katram labajam ir savi sliktie, katram iedomātajam sliktajam ir savi sliktie un savi labie, un tad es kontemplēju par šo tēmu un domāju, kā tad to visu vērst par labu. Un tādā veidā kontemplējot, es ievēroju, ka es beidzamā laikā arvien vairāk un vairāk zīmēju mandalas. Mandala ir kaut kas tāds, ja tu nezini, mīļais draugs, kas ir kaut kas ļoti vienkāršs, viņu sauc arī par dzīvības ziedu. Viņa izskatās šāda, ja viņa izskatās šāda. Un, protams, ka katrs, kurš kaut ko zina par mandalām, viņš izskaidros dzīvības ziedu un mandalu principu un simbolu pa savam, bet man dzīvības zieds ir kaut kas tāds, kad katrs no šiem aplīšiem ir savienots ar otru aplītu, tad ar trešo, ceturto. Un pamatkonstrukcijā ir 7 aplīši, 1 pa vidu un 6 apkārt. Un starp viņiem veidojās šīs te ziedlapiņas, kas izskatās kā puķītes. Un tās puķītes būtībā ir savienojuma vietas starp 2 aplīšiem. Un tie aplīši manā apziņā ir mana esība, mana patiesā būtība. Kuru tad šajā pasaulē pārstāv Daumans, kā redzamā daļa. Un otrs cilvēks, otrs aplīts ir cits cilvēks. Un ideālā veidā attiecības starp cilvēkiem simboliski izskatās šādi. Kā dzīvības zieds, kā puķe, kā harmonija. Un tas nozīmē, ka cilvēki attiecībā viens pret otru atrodas pieņemšanā, patikšanā, priekā, līdzradīšanā, līdzdalībā un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, kontemplējot par šo lietu tālāk, es atcerējos zinām teicienu, kas iekšā tas ārā. Šo teicienu, ko zina visas pasaules reliģijas, garīgie meklētāji, zinātnieki un tā tālāk, neviens nav atcēlis, un viņš attiecās arī uz mani un manu valsti, Latviju. Un tātad es domāju tā, ja es vēlos harmoniski redzēt savu Latviju, tad, protams, es vēlos redzēt harmoniju starp cilvēkiem, lai viņi atrodas pieņemšanā, paļāvībā, līdzradīšanā, līdzpatikšanā un tā tālāk. Kā tad to panākt? Iespējams, ka vispirms jāsakārto sevi, un tad es arī sākšu redzēt ārpasauli citādi. Jo, ja tas princips darbojas, viņš darbojas absolūti un vienmēr. Un ko tad tas nozīmē priekš manis?
kas nozīmē to, kas tad ir šī te redzamā daļa, kas patreiz runā ar nezināmu auditoriju, kuru es saucu par mīļo draugu. Šī redzamā daļa, kuram vārds ir Daumans, ir Daumans Vītols, dzimis Vinogradovs, sava tēva Reinholda, kurš ir sava tēva Alekseja un savas mammas Marijas dēls, un manas mammas Glorijas, kas ir sava tēva Kaspara Augusta un mammas Natālijas meita dēls. Tātad tas ir Daumans. Un, protams, aiz šiem vārdiem es nosaucu tikai divus līmeņus, vecāku līmeni un vecvecāku līmeni. Bet aiz viņiem, zem viņiem, tā saucamajā šajā tādā ģenealoģiskajā kokā, ir milzum daudz paudžu. Daudzi no mums zina tikai vienu paudzi, daudz zina simtiem paudzes, bet atklāt sakot, mēs noteikti nezinām visus savus radu rakstus, savus ģenētiskos un asins radniecības rakstus, kas veido mūsu saknes. Un tad es sapratu, kur tad viņi ir? Kur tad ir šie mani senči un priekšteči, kuru asins vai ģenētiskais rezultāts ir Daumans, kur ir nodevuši savu zināšanu, savu varēšanu, savu gribēšanu, savu patikšanu vai nepatikšanu no paudzes paudzē. Kur viņi ir? Nu, protams, ka viņi ir manī. Es esmu visu savu senču un priekšteču zināšanas, pieredzes, sapratnes, patikšanu, nepatikšanu nesētājs. Un es to atzīstu. Es neesmu Daumans nezinu no kurienes. Es pārstāvu viņus. Es apzināti uzrunāju visas savas saknes un aicinu visus manus senčus un priekštečus atbalstīt mani. Atbalstīt mani visā labajā, ko es daru sev un pasaulē, lai kas tas būtu. Un tad es vienā brīdī sapratu, bet kas tad ir šie mani senči un priekšteči? Es, kas šajā pasaulē, Daumans Vītols, pozicionēju sevi kā latvieti, kas es arī esmu, protams, bet manos senčos un priekštečos jau pirmajās divās paudzēs pirms manis ir krievi un tālāk skatoties, tur noteikti ir desmitiem dažādu tautību, garīgo mācību, reliģiju un pārliecību pārstāvi. Viņi ir manī. Un ja es esmu izvēlējies būt un dzīvot dievišķā mierā, priekā, laimē, harmonijā, tad man ir vispirms jānodrošina šis dievišķais miers, prieks, laime, harmonija manī iekšā. Un nevis šī vārda tieši garīgajā nozīmē, bet šajā te pasaulīgi izskaidrojamā nozīmē. Maniem senčiem un priekštečiem jājūtās komfortabli un jāuzticās man, ka es tiešām pārstāvu viņus visus. Un šajā īpašajā mirklī, 11. novembrī, es vēršos pie visiem saviem senčiem un priekštečiem bezgalīgā pateicībā un mīlestībā. Un paldies jums, mīļie mani senči un priekšteči, kas dzīvojat manī, kas skatāties uz pasauli caur mani, kas runājat caur mani, ka
par to, ka jūs esat bijuši tādi, kādi jūs esat bijuši. Es pateicos jums, ka jūs esat piedzīvojuši tos laikus un tā iegūši tādas pieredzes, kādas esat iegūši. Es zinu, ka jūs esat katrs domājuši, runājuši, darījuši vienmēr tikai un vienīgi to labāko savās dzīvēs, lai kādas tās neizskatītos man vai kādam citam vai jums pašiem tajā brīdī, kad jūs to dzīvojat. Jo es zinu, ka savā dzīvē es vienmēr esmu domājis, runājis, darījis tikai pēc saviem labākajiem nodomiem. Es tikai to labāko, ko es to brīdi, mans prāts, mana apziņa ir spējusi pamatot, ka tas ir labākais. Un tam nav nekādas nozīmes, ka tas ir izrādījies nevienmēr tas labākais attiecībos pasauli un uz citiem cilvēkiem. Tas nozīmē, ka man, attiecinot šo principu uz maniem senčiem priekštečiem, paliek pāri tikai pateicība par visu, kā un ko viņi ir dzīvojuši. Un līdz ar to es saprotu, ka ja es vēlos savā patreizējā, tā saucamajā ārpasaulē, ieraudzīt mieru, prieku, laimi, harmoniju, jeb citādu Latviju, tad man viņi jānodrošina mani iekšā. Un tad es atceros, kā tad es dzīvoju. Dauman, kā tad tu dzīvo? Es dzīvoju kā latvietis. Es klausos pārsvarā latviešu dziesmas. Es klausos, ka debesis iekrita manī, un es klausos Piedieviņa Garigaldi, un es dzimšanas dienās aicinu sevi un citus dziedāt latviešu svētku dziesmu, jeb himnu, Dievs svētī Latviju. Un, kad man ir patriotiskāks noskaņojums, es pats dziedu un aicinu klātesošos dziedāt, nevis slinkojot un pūstot. Un tad iedomājies, Daumant, kā jūtās tie man nezināmie senči un priekšteči, kas ir manī, kuri varbūt nerunā latviešu valodā. Teiksim, mans vecais tēvs, par kuru es zinu, no stāstiem, ir bijis pareizticīgo mācītājs vai nu Maskavā vai Pēterburgā. Viņš noteikti nav runājis latviski. Mans vecvectēvs, mans tēvs ir bijis cariskās Krievijas kavalērijas virsnieks, kurš iepazinās ar manu vecmāmiņu, kas dzīvoja Limbažos, juku laikos kaut kādā tur 17. 18. gadā. Un pirms viņiem iespējams ir citu tautību pārstāvi, iespējams tur ir līvi, un iespējams tur ir vikingi, un iespējams tur ir ukraiņi, un kas tik vēl ne. Un tāpēc es tagad pēdējā laikā vēršos pie visiem viņiem un izsaku visos sev pieejamos un pašizdomātos veidos pateicību un mīlestību par to, ka jūs esat tādi, kādi jūs esat. Es vēlos, lai jūs justos labi un lai jūs redzētu caur manām acīm, caur maniem uztveres orgāniem tādu pasauli, kāda ir piemērot jums visiem, kur visi mīl visus, kur visi pieņem visus, kur visi atrodas savstarpējā līdzradīšanā viens ar otru, jo saprot, ka te nav tīrasiņu zirgu valstība, te ir daudznacionāla, daudz reliģiju, dažāda garīguma, pat dažādu rasu mikslis, ko katrs mēs, kas tagad staigā pa Latvijas zemi, pārstāv. Nu, nav te tīrasiņu latviešu, nav te tīrasiņu krievu, nav te tīrasiņu ukraiņu. Mēs esam visi viena liela
savstarpēji samaisīta molekula. Un ja mēs vēlamies savā pasaulē ieraudzīt mieru, prieku, laimu, harmoniju, tad mums ir katram jāierauga un jāatrod tā sevī. Un viss, tur ir ļoti, ļoti daudz metodas, kā to darīt, un jo vairāk es par to domāju, jo vairāk man šīs metodas nāk prātā. Un kad savā laikā es biju izrādē Ziedonis un visums, tajā izrādē es dzirdēju no ziedoņa lomas izpildītāja tādus vārdus, ka pietiek mums meklēt paraugus, kādai jābūt mūsu Latvijas valstī. Pietiek mēģināt aizņemties, kā mums dzīvot ekonomiski, finansiāli, politiski Eiropas vecajās valstīs, Amerikā vai vēl kaut kur, vai Singapūrā. Mums ir jāizveido savas saknes ar zemi, ar mātes zemi. Bet kas tad ir? Kā tad Daumans, Jānis vai Pēters vai Fjodors, kas dzīvojam Latvijā, var izveidot saknes ar mātes zemi? Pirmkārt, apzinoties, ka vieta, kur mēs dzīvojam, ir tā vieta, kur mums ir lemts dzīvot un pēc mums nezinām, nesaprotam plāna. Viņi vienkārši jāakceptē, ka māte zeme priekš mums ir māte Latvija. Un lai nepadarītu šo apgalvojumu šamanisku, ja mistisku, tad kas tad ir saiknes starp Jāni, Pēteru, Fjodoru un māti zemi un māti Latviju? Mūsu senči un priekšteči. Ja cilvēks neatkarīgi no savas patreizējās tautības, kas ir ierakstīta iespējams pasē, dzīvo šeit, tad viņš ir visu savu senču un priekšteču nesātājs. Katram no mums ir jāuzņemas atbildība, ka mēs esam tas stumbrs, tas redzamais stumbrs, un mūsu saknes ir mūsu senči un priekšteči. Visās mums zināmajās un nezināmajās paudzēs. Un nav svarīgi, vai tur ir 100 paudžu apakšā, vai tur ir tikai viena paudze un nezināma vēsture. Vienalga tas mūsos ir. Un ka tā vieta, kurā mēs dzīvojam, ir tā vieta, kur mums ir jādzīvo. Un savienojums ar māti zemi un māti Latviju, neatkarīgi no tautības, notiek caur atbildības uzņemšanos par mūsu senčiem un priekštečiem. Un ja mēs vēlamies dzīvot mierā, priekā, laimē, harmonijā, līdzradīšanā un spēkā, ja mēs vēlamies, lai mūsu valstī, zemei un tautai, Latvijas tautai, būtu stipras saknes politikā, ekonomikā, finansēs, kultūrā, tad mums ir jāpieņem sevī pateicībā un mīlestībā visi senči un priekšteči, neatkarīgi no viņu ādas krāsas, nacionalitātes, garīgās vai mentālās vai citām zinātniskajām pārliecībām, un neatkarīgi no tā, kādā valodā viņi ir runājuši. Tas ir ļoti vienkārši. Tas ir kā 2 × 2 = 4. Un tādā veidā, kad katrs mēs to pa savam izdarīsim, tad mēs kļūsim par to stumbru, un mums būs pastāvīgs savienojums ar zemes spēku. Jo kas tad ir zemes spēks? Tā ir mūsu dvēsele. Dvēsele ir tas, kas saistās ar pasaulīgo lietu. Tā dvēsele mūsu patiesā būtība, kas saistās ar šīs pasaules lietām. Un gars ir, kas iet uz augšu. Jā. Jūs varbūt redzat, nevis jūs varbūt redzat, jūs noteikti redzat, ka es esmu sagatavojies šai uzrunai, un tā iedvesma man radās no rīta guļot gultā. Šis ir senākais Latvijas karogs, zināmais.
arheoloģiski pierādītais. Viņa oriģināls glabājas Cēsu muzejā, tā kā katrs un ik viens ir aicināts doties uz Cēsu muzeju un pārliecināties par šī karoga esamību realitātē. Šī ir kopija, un tas stāsts ir tāds, ka 1918. gada 18. novembrī, kad Nacionālajā teātrī notika Latvijas jaunās valsts proklamēšana, tad kāds gatavoja šo karogu. To karogu, ko mēs redzam no tās vienīgās fotogrāfijas, kas visur tiek izlikta, kā 18. novembra milzīgā notikuma pierādījums. Un tur karājas karogs, tāds skaists un liels, un atbildība par šī karoga izveidošanu bija uzticēta cilvēkam, profesionālim šuvējam, un viņi, protams, to darīja pēc labākās sirdsapziņas. Bet, kā jau daždien notiek dzīvē, viņai sāk pietrūkt laika, un viņa vienkārši neuzspēja uzšūt mūsu senākajam Latvijas karogam šo saulīti, kurai ir 12 stari. Tas notika tāpēc, ka tas notika cilvēcīgi iemeslu pēc. Tā nav ne sabotāža, nekas, tas tā notika. Un tagad mēs dzīvojam ar šo sarkano karogu, kuru mēs visi mīlam, kuru es mīlu. Sarkanais plīvo visās manās dzīves vietās. Par to katrs var pārliecināties, un tā man ir svēta lieta. Un šo karogu, jeb šo kopiju man aizdeva Žaneta Grende. Viņš pastāvīgi, iespējams, atrodas Ziedoņu muzejā, bet šodien es sajūtu iedvesmu par godu 11. novembrim, protams, 18. novembrim viņš šeit fonā pārklāt. Un ar ko šis ir zīmīgi? Šis ir zīmīgi to, ka tas, ko es mēģināju tev, mīļais draugs, pateikt, man nozīmē, ka es esmu izvēlējies redzēt, dzirdēt, just citādu pasauli. Pasauli, kurā cilvēks cilvēkam draugs, kurā valda tikai daži principi, nevis desmitiem baušļu, jeb simtiem baušļu, kā bija vecajos laikos. Un tie principi ir, ka nedari citiem to, ko tu nevēlies, lai dara tev. Nesaki citiem to, ko tu nevēlies, lai saka tev. Un tā tālāk. Ļoti vienkārši. Mīli savu kaimiņu kā sevi pašu. Šī nav filozofiska runa, tāpēc nemēģināšu izskaidrot šo visu, bet par kā mēs varam iemīlēt kaimiņu. Kaimiņu Jāni, kaimiņu Piotru, kaimiņu Krieviju, kaimiņu Igauniju, kaimiņu Baltkrieviju, Lietuvu. Vispirms iemīlot sevi. Lai mēs iemīlētu sevi, mūsu iekšējai pasaulē jābūt harmonijā, lai iekšā tas stumbrs, kas ir ķermenis, atrastos šķērsgriezumā, izskatītos kā dzīvības zieds, lai justos kā dzīvības zieds, lai uzvestos kā dzīvības zieds, un lai tur nebūtu iekšējais pretruns un disharmonijas. Lai tas notiktu, uzrunāsim savus senčus un priekštečus. Tajā brīdī, ka mēs šodien 11. novembrī ejam pie, iededzam svecītes un ejam pie prezidenta pils vai jebkurā citā dienā, vai slavenojos latviešu kapu svētkos, kad mēs iededzam to svecīti, tad vēršamies pie visiem saviem senčiem un priekštečiem. Lūdzam viņiem piedošanu
par visām savām pretrunīgajām domām, vārdiem, darbiem, rīcībām, ko apzināti vai neapzināti esam izlaiduši pasaulē, attiecībā pret citiem cilvēkiem, attiecībā pret citām valstīm. Un tādā veidā mēs noteikti iegūsim dvēseles mieru. Mēs kļūsim iekšēji skaisti un stipri, jo mums būs stipras saknes. Mēs būsim savienoti ar savām saknēm un ar māti zemi un ar māti Latviju. Un tad mēs varēsim vērsties uz augšu, tur, kur ir vērsusies Milda, mūsu Latvija, kas tur 3 zvaigznes. Un tad debesis iekritīs mūsos, jo viņām būs, kur iekrist. Debesis nevar iekrist mūsos, ja mūsos ir kara stāvoklis iekšējais. Un tādā veidā mēs savienosim caur sevi, caur šo pasauli, zemi ar debesīm. Un tas nav nekāds ideālisms. Tas, ko es runāju, ir ļoti praktiski, ļoti saprotami un bez pretrunām. Kā izskatīsies mūsu šķērsgriezums, ja mēs būsim savienojušies ar senčiem un priekštečiem, tas izskatīsies šādi. Manuprāt, tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Un katram šajā svētku nedēļā, 11. novembrī, Ojāros, Lāčplēšdienā, katru dienu, Ziemassvētkos, Jaunā gadā, visos latviešu svētkos, es novēlu tev, mans mīļais draugs, dievišķu mieru, prieku, laimi. Es novēlu tev, lai debesis iekrīt tevī, manī, katrā no mums, lai mūsu katra saknes ir spēcīgas, un lai mēs pārstāvam visus savus senčus un priekštečus, un lai notiek tas princips, kas iekšā tas ārā, lai mēs tādā veidā līdzradām citādu, skaistu, mīlestības un gaismas un pieņemšanas pilnu pasauli, kurā neviens mākonis nevar aizēnot šo sauli, kas katrā no mums deg. Un lai mēs katrs kļūstam par lāčplēsi, jo lāčplēsis ir tas, kas ir uzvarējis melno bruņinieku, kas atrodas mūsos iekšā. Tās pretrunas ir tā tumsa un tumsonība. Pārvaram pretrunas un lai gaismas pils ceļas augšā. Top, kam jātop. Paldies, tā, mīļais draugs!